Labdien! Gribu sākt ar teikumu, ka man šķiet, ka tomēr no Hercoga Bīrona ir kaut kas palicis. Negribu piekrist Lansmaņa kungam. Man vienmēr liekas, ka šīs grāmatas, kas ir bijis kāda cilvēka privātā īpašumā, vienmēr saglabā enerģiju, domas un translē tās tālāk nākotnē. Un, protams, bieži aristokrātu bibliotekās grāmatām pieskārās tikai varbūt bibliotekārs, bet man ir cerība, ka šodien es jums parādīšu grāmatas, kuras pabijušas Hercoga Pētera Bīrona rokās un ir saglabājušās un nes šo ziņu mums viņa dzimšanas dienā tieši no viņa paša. Šeit es esmu iekļāvusi tos vārdus, kuriem ir saistība tieši ar Bīrona bibliotekām. Kā redziet, šeit nav visa dinastija. Un, protams, tā ir pirmā paudze, ko jūs redzat, un šeit šodien daudz pieminētie jau Ernests Johans Bīrons un Benigna Gotlība. Otrā paudzē Pēters Bīrons un aizrautīgā viņa jaunā trešā sieva Anna Šarlota Doroteja Bīrona, kurai bija liela kaislīga attieksme arī pret grāmatām. Un tas ir pilnīgi parasti, jo von Mēdem ir izcili un pazīstami arī ar to, ka viņiem ir bijušas ļoti daudzas privātās bibliotekas arī Latvijas teritorijā. Un tātad viņu meitas visslavenākā tātad tieši privātu biblioteku kontekstā varētu būt Katarīna Frīderiha Vilhelmīne Benigna, un kas izrādījās ļoti svarīgi tieši biblioteku apzināšanā, bija svarīgi zināt, ar ko viņa tad ir laulājusies. Redzēsiet vēlāk, kā tas izskatās. Un Marija Luīza Paulīna, ko mēs zinām kā Paulīni, kas mantoja māsas mantu, un Johana Doroteja Bīrona, kas iegādājās daļu no savas māsas mantas, bet arī bija kaislīga grāmatu lasītāja. Vēl gribu norādīt tās vietas, kuras saistīts ar Bīrona bibliotekām. Latvijā tās varētu būt šīs trīs. Esmu mazliet izcēlus tās, kur tiešām ir tieši Hercoga Pētera Bīrona bibliotekas bijušas. Un tā ir tāda plaša ģeogrāfija, kas man ir tomēr pirmajā brīdī bija pārsteigums, kad apkopoju informāciju, kur tad grāmatas varēja būt un kur tās ir nokļuvušas vēsturiski. Tātad redziet, plaša ģeogrāfija mūsu priekšā paverās. Un, protams, mans galvenais varonis Karls Martins Plīmike un viņa personība iznīra tieši bibliotekas kontekstā, jo viņš ir sastādījis no Kurzemes aizvestās bibliotekas katalogu, un tas ir pieejams, izpētāms mums katram. Un es uzskatu, ka tas ir unikāls gadījums, kad mēs tik ļoti varam iedomāties, ko Pēters Bīrons ir lasījis, un arī viņa dzimta. Un kas tad bija Plīmike Hercoga Pētera Bīrona dzīvē? Viņš bija sekretārs, arī ceļojuma sekretārs, iespējams bibliotekārs, bet tā ir mana tāda versija, ko es uzdrīkstos pateikt. Un padomnieks Zāgans hercogistē Zāganā viņš uzturējās līdz 800. gadam, līdz Hercoga Pētera Bīrona nāvei. Bet interesanti, ka jau pieminētais Von Offenbergs nekad Plīmiki nekur nepiemina. Vismaz es neatradu šo informāciju, ka viņi kopā ceļoja, viņš bija ceļojuma sekretārs, atradu nesenā itāļu pētnieku publikācijā, kur bija nosaukti visa svīta, kas devās šajā ceļojumā, un starp tiem arī nosaukts ceļojuma sekretārs Karls Martins Plīmike. Tas nozīmē, ka kopā blakus ar hercoga ģimeni šie te
cilvēki ceļoja, gan Offenbergs, gan Plīmika, un viņiem bija šī izcilā iespēja būt blakus hercogam, un arī noteikti Plīmika rūpējās par to, lai hercoga Pētera biblioteka tiktu papildināta arī ceļojuma laikā. Šī ir struktūra, ko es jums piedāvāju šodien. Es centīšos pie tās pieturēties, pateikt, izceļot, protams, personības, nosacīt struktūru. Jūs redzēsiet, cik ļoti biblioteka var būt kā iemesls tam, lai vēsturi ieraudzītu pavisam savādāk. Un pirmais mūsu varonis, protams, ir Ernsts Johans Bīrons, un biblioteka bijusi viņam ir jau Jelgavas pilī, un arī diezgan liela biblioteka Pēterburgā, kuru pēc tam ļāva pārvest uz Jaroslavļu, tātad, var teikt, izsūtījuma laikā. Saglabājies arī viņa superekslibris ir, un jāsaka tā, ka Bīronam bijusi tiešām plaša biblioteka, viņš esot devis bez maksas arī citiem lasīt, un es nezinu, vai nodeva viņam apakaļ tās grāmatas, bet viņš esot bijis diezgan devīgs šajā jomā, un tas nozīmē, ka viņam ir bijusi liela biblioteka. Un cik zināms, Pēterburgā viņš arī ir iegādājies daudz citas kolekcijas, ļoti maz par to ir zināms, bet tomēr ir zināmas dažas citu muižnieku kolekcijas, kas iekļāvās Ernsts Johana Bīrona bibliotekā. Un šeit jūs redzat viņa ģērboņu superekslibri vai heraldisko superekslibri, ko lietoja viņš nosakot kā savu īpašumu jebkuru grāmatu, un līdzās variet redzēt Bīronu, tātad, kur pamats ņemts ir no viņu šīs te dinastijas ģerboņa. Un kas ir interesanti, superekslibris atšķirās ar to, ka tur ir attēloti ordeņi, un pa labi redzamais ir Svētā Aleksandra Ņevska ordenis, ko Ernstam Johanam Bīronam piešķīra 6. martā 1730. gadā. Vidū jūs varat redzēt Svētā Andreja, ko piešķīra 1. oktobrī 1730. gadā, bet pa kreisi ir poļu baltā ērgļa ordenis, kurā piešķiršanas datums vismaz man nav zināms. Interesanti, ka šī ģērboņa superekslibra radīšana ir zināma, un tur ir zināms pat autors 1732. gadā šo te ģērbonu ekslibri pēc Bīrona pasūtījuma no misiņa, kā spiedogu, protams, pasūtīja gravēšanas darbnīcai Zinātņu akadēmijā Pēterburgā, un autors ir gravieris un medaļmeistars Johans Kupis vai Kupijs. Un meistars 1733. gada 1. janvārī ziņoja Zinātņu akadēmijas kancelējai, ka viņš šo te superekslibri ir izgatavojis no misiņa, un līdzās tam arī Minniks bija iegūs savu ekslibru, bet līdz mūsdienām ir saglabājusies viena grāmata tieši ar Ernsta Johana Bīrona superekslibri. Interesanti, ka 1733. gadā viņa mazais dēls, 9-gadīgais Pēters Bīrons, ir fiksēts kā Zinātņu akadēmijas bibliotekas lasītājs un saņēmis 2 grāmatas lasīšanai uz vairākiem mēnešiem, bet vienīgi laikam iespējams tajā laikā arī bija tā, kad 9-gadīgam varbūt neuzticēja grāmatas, un viņa vietā uz biblioteku bija atsūtīts gravieris Filips Georgs Matārnovs, kurš arī gan paņēma grāmatas, gan atnesa atpakaļ grāmatas. Un Pēters vēlējies lasīt par karamākslu 2 grāmatas, apjomīgas, tā 9-gadīgam mazliet neparasti, bet viņš jau bija ar rotmistra pakāpi, tā kā arī Pēters Bīrons jau bija bērnībā jau lielas akadēmiskas bibliotekas
lasītājs. Bet atgriežamies pie Ernesta Johana Bīrona. Tad es neuzdrošinājos jums rādīt grāmatu, kas man nav pieejama, un es neesmu viņu redzējis, tā kā ir tikai nosaukums, un tas ir militārā dienesta pakāpju nolikums 1737. gadā. Ļoti rets izdevums, atbilstoši Annas Jānonas valdīšanas laikam, un mūsdienās glabājas Maskavā, Krievijas valsts publiskajā vēsturiskajā bibliotekā Čertkovska bibliotekas filiālē. Kā šī grāmata nonākusi šajā kolekcijā, mēs nezinām, bet Čertkovskis pazīstams kā izcils bibliofils, kur kolekcija nonāca šajā vēsturiskajā bibliotekā. Tā kā tur vēl ir daudz meklējumu. Apakšā redziet tādu īpašu dīvainu priekšmetu. Tas ir Rundāls pils muzeja palīgkrājumā atrodās, un mēs tikai varam iztēloties, kā no Pēterburgas, ko atļāva reģente Anna Leopoldovna, pārvietoja Bīrona biblioteku. Un, jā, šādā mucā noteikti 18. gadsimtā veda grāmatas. Un es iztēlojos, kad arī Bīrons saņēma savas grāmatas Jaroslavļā, kur viņš jau nokļūst 1942. gadā kopā ar visu savu ģimeni un paliek tur uz ilgajiem 20 gadiem, un 1762. gadā tikai tas viss viņam izbeidzas tās mocības. Interesanti, ka būdams Pelimā, Ernests Johans ļoti slikti jutās un gatavojās pēdējai stundiņai. Un esot pavadījis ārkārtīgi ilgus laikus ar mācītāju sarunās un lasījis bībeli. Jāsaka tā, ka Pelimā vēl nekāda biblioteka netika pārvietot, to pārvietoja tad, kad viņi nomitināja Jaroslavļā ar ģimeni kopā. Tur viņš saņēma gan mēbeles, gan apģērbu, gan pat karietes viņam sūtīja pēc pieprasījuma, zirgus un pat ieročus un medību suņus. To visu viņš saņēma kopā ar biblioteku vienā vedumā. Un man likās, ar jums būtu negodīgi šodien runāt, ja es nezinātu, kas notika ar to biblioteku Jaroslavļā. Un tiešām ilgu laiku pavadot meklējumos, atradu paša hercoga vēstuli 1760. gada 11. maijā. Vieta, kur viņi dzīvoja, pilnībā nodega. Viņi pazaudēja visu. Un es pieņemu, ka pavadīdams kopā tik ilgas stundas ar savu bībeli, viņš ar bībeli arī no tās mājas izskrēja. Un kāpēc? Tāpēc, ka bībele pēc tam nonāca Kurzemē, Jelgavas Kurzemes provinces muzejā, glabājās līdz Otram pasaules karam. Šajā muzejā ar Bīrona piezīmēm, bet Otrā pasaules kara laikā gāja bojā kopā ar muzeju, diemžēl. Un viņš raksta, ka viņi izglābās tikai nejaušības pēc, un hercogiene gandrīz ir gājusi bojā, bet izglābās viņa tomēr. Vissliktāk bija hercogienei, un viņa ilgu laiku dzīvoja vojevodas mājā blakus, kas pārvaldīja šo te novadu, un Voroncovam rakstīja, kancleram Voroncovam rakstīja par savu žēlīgo stāvokli, un arī Pēters Bīrons rakstīja, ka nepieciešams atbalsts un jauna māja, lai varētu atsākt kaut kādu normālu dzīvi, jo viss ir pazaudēts. Tā kā nevienu grāmatu, izņemot bībeli, acīm redzot, viņi no izsūtījuma uz Kurzemi neatveda. Nākošais vārds, ko es gribētu pieminēt, ir Benigna Gotlība Bīrona. Un pēc vīra nāves viņa ļoti atbalstīja savu dēlu dažādās viņa vēlmēs gan veidot ģimnāziju, gan veidot, acīm redzot, biblioteku, ko viņi bija zaudējuši. Un zināms, ka 1773. gadā viņi Jelgavā iegādājās jurista Kristova Antona Totīna grāmatkrājumu ar domu, kad lai Pēters Bīrons apsolās, lai dēls apsolās, ka izveidojot ģimnāziju, viņš to iekļaus ģimnāzijas bibliotekā. Bet vēstures liecības liecina par to, ka
Mēs zinām, ka Totīna krājums daļēji bija ģimnāzijas krājuma kodols, bet arī zināms, ka Pēters visu tā kā neatdeva un paturēja tomēr sev daļu, gan arhīva daļu, rokrakstus, gan arī grāmatas, tā kā mātes novēlējumi īpaši tomēr līdz galam nepildīja. Un mēs, ja mums paveiktos varbūt dzīvē, varbūt arī kādu grāmatu atrast, ko Pēters bija atstājis savā privātā bibliotekā, bet par to ziņu diemžēl nav. Visiem jau redzētā gravīra, bet mūsu Latvijas Nacionālā bibliotekā arī ir oriģināls darbs šīs gravīras. Un vēl es gribu teikt, ka arī otrs gravīras oriģināls ir Nacionālā bibliotekā Francesco Piranesi darbs. Tā kā mums ir abas gravīras ieraugāms un apskatāms Nacionālā bibliotekā. Pētot Hercoga Bīrona biblioteka, es tomēr gribu teikt, ka man vairāk liekas, ka tā biblioteka viņa privātā bija Jelgavspilī, ne Rundālē. Tos apsvērums es šodien jums nestāstīšu, jo mums ir daudz citu referātu priekšā, bet tātad šīs vietas ir noteikti saistītas ar Pētera privāto biblioteku un ir saglabājušies 9 katalogu, kas gaida pētnieks ļoti. Un es uzskatu, ka ir jābūt vienam pētniekam, kas visu mūžu pēta tikai šo biblioteku. Jo dzīve, kā sakas, joņo un laika nepietiek. Tik daudz materiālu, kā ir atstājuši Bīroni par savām bibliotekām, tur ļoti daudz darba ir. Bet kāpēc 4+5 jūs jautāsiet? 4 tas ir noteikti par Hercoga Pētera Bīrona biblioteku, un 5 ir vienkārši tajos katalogos jāmeklē, kurš eksemplārs ir no Bīrona bibliotekas, jo tie jau ir mantinieku un citu sabiedrisku dibinājumu kolekcijas, kurās iekļāva arī Hercoga privātu biblioteku. Un saglabājušies 2 veidi super ekslibri. No viņa grāmatām ir redzami. Tā, tas mums ir. Te mēs redzam to, ko viņš lietoja vēl Kurzemē būdams, un šis bija spēkā no 1769. gada līdz, tūlīt pasteikšu, šis bija spēkā līdz pat tātad 1795. Un lieliski var redzēt atveidi uz grāmatas vāka. Tā parasti bija brūna ādas grāmata ar zeltā spiestu šo te ģerboņu super ekslibri. Un visiem zināms, ka tātad 1786. gadā viņš iegādājas Zāganu. Nacionālā bibliotekā glabājas lielisks tieši 1786. gada šis zīmējums, un mēs varam ieraudzīt Zāganu tieši laikā, kad to iegādājās Hercogs Bīrons. Ļoti sarežģīta vēsture ir ar Zāganu, jo tā kļūst, protams, par galveno šo te vietu, kur glabājās biblioteka. Un esmu iezīmējusi, kā tā secība varētu būt un kā tās grāmatas no Pētera Bīrona bibliotekas varēja nokļūt pie viņa sievas un mantiniecēm. Apakšā jūs redziet nosaukums, kas jau ir daudz vēlāk Zāganā dominējoši. Lēns biblioteka, Deutsche biblioteka, Französische biblioteka, bet tas ir pilnīgi cits stāsts. Tie jau ir daudzu paudžu mantinieki, bet Lēns biblioteka tā ir sabiedriska dibinājuma biblioteka, ko laikam Bīrons bija tā kā mantojumā ierakstījis, ka tādai jābūt izveidotai. Un arī tajā mēs varam ieraudzīt dažas grāmatas no viņa krājuma. Zāganas pils biblioteka tika gatavota hercoga, kad hercogs pārbrauks ar ģimeni uz Zāganu un sarakstē Žanov un Mēdems Plīmikiem norāda, ka viņam jābūt gatavai saņemt biblioteku, pie tās strādāt jau jūlija sākumā.
Un otra vēstule ir par to, lai Galma mednieks nodod ziņu Remondīnī, ka bibliotekai ir jābūt gatavai, kad interjers ir jāsagatavo tā, ka drīzumā jau hercogs pārvācās uz Zāganu. Remondīnī bija iedomājies, ka viņš tikai 96. gada februārī varētu kaut kā pabeigt šos darbus, bet viņu ļoti steidzināja. Tā kā bibliotekas pārvešana tiešām bija plānota un par to Galms domāja. Šeit ir šis unikālais Pētera Bīrona grāmatas saraksts, un Plīmika uzrakstījis, ka viņš šo sarakstu ir sastādījis 1795. gadā, bet es viņam mazliet neticu. Es domāju, tas ir beigu gads. Es domāju, ka viņš diezgan lielu darbu jau izdarīja Jelgavā. Es nedomāju Rundālē, bet Jelgavā tieši, kur grāmatas bija koncentrētas. Un domāju, ka tas apjoms, ar kādu saveidots ir katalogs, šis ir tikai noslēguma gads. Un tātad viņš norāda, ka šīs grāmatas viss ir Zāganā un pieejams plauktos. Un plauktos ir pieejami 25 nodaļās izdevumi, kopumā 2060 sējumu un 25 tematika. Ļoti daudz grāmatu par militāro vēsturi, astronomiju, viņam ļoti tās patika, vēsturi jau teica, matemātika, interesants ļoti, viņš ļoti interesējās par matemātiku un, protams, teātris. Un kā jūs redziet, ar burtiņiem apzīmēti ir nozare, katalogs sastādīts ir alfabētā, un pie katras grāmatiņas norādīt nozari. Es nedomāju, ka tik īsā laikā viens cilvēks var paveikt šādu darbu. Es domāju, ka tas jau bija iesākts iepriekš, bija uzdots jau šo te sarakstu sagatavot Plīmikiem. Un tad ir jautājums, kas ir Plīmika? Ir bibliotekārs, nav bibliotekārs, lai to izdarītu. Ļoti liels zināšanas tomēr ir vajadzīgs, lai šādu te katalogu izveidotu. Un pārbraucot uz Zāganu, arī mainās Hercoga Bīrona bibliotekas ģerboņa superekslibris. Un tātad apvienojumā jūs redziet gan Kurzemes Zemgales hercogistes, gan Zāganas hercogistes, tātad apvienoto šo te ģerboņa ekslibri, kas nācis, protams, pamatā no ģerboņa. Un te jūs varat salīdzinājumam redzēt, kā izskatījās grāmata, ka tās bija Kurzemes Zemgales hercogistē tikai un jau pārvestās Zāganā. Šeit ir vēl Pētera Bīrona grāmatu katalogi, kuri gaida pētnieks, kā jau teicu. Un vidējā jūs varat redzēt tieši teātra jomā, un trešajā, tas ir jums no labās puses, tā ir izsoles kataloga daļa, kur arī daudz var iepazīt Pētera grāmatas. Un šeit mēs redzam, ka sabiedriskais dibinājums, šī te Muižas biblioteka, kas top 19. gadsimta sākumā, tajā mēs varam atrast arī no Bīrona paša katalogu šo Bēla vārnīcu, kas bija ārkārtīgi svarīga sastāvdaļa jebkurai tā laika bibliotekai, un arī šajā te sabiedriskajā dibinājumā mēs redzam šo pašu grāmatu. Šeit arī dibinājuma ģerbonis un zīmoks. Es nevarēju atturēties, tās ir šīs skaistās fotogrāfijas, bet man tās tikai saistās ar biblioteku. Šeit ir Vācu biblioteka Zāganā, ko es teicu jau vēlākā laikā daudz aizskrēju. Šeit ir autogrāfa, arī tāda bija neliela kolekcija. Man šī nav gleznu galerija, man šī ir franču biblioteka. Tā kā katram savs. Šī, ja nemāna avoti, tad tie ir 20. man sanāca 20. 30. gadi, un šis jau ir 40. gads, kad mēs redzam Zāganu tādu pirms 1945. gada, kad viss mistiski iztukšojās. Vēl
varu, tad es ļoti daudz vairs nestāstīšu, bet tātad šajās pilīs pēc mantojuma un arī pašas dāmas veidoja ārkārtīgi īpašas bibliotekas un, piemēram, Lēbihavā Anna Šarlota Doroteja Bīrona saņēma arī dāvinājumā sena drauga Piatolī kolekciju, un viņas grāmatas sastādīja 1818. gadā 16,000 sējumus. Tā kā ārkārtīgi liela biblioteka, ar ko viņa pateica, ka netiek galā, ka jāalgo bibliotekārs. Un vēl kas ir, mums ir jāzina, ka Zāganā arī Napoleona kara laikā Zāganu izlaupīja. Arī tad grāmatas ļoti daudz pazuda. Par to ir sīks un smalks apraksts, un arī tur sastādīja katalogu un bija piesaistīts bibliotekārs. Tā kā mums pētījumi vēl ļoti daudz priekšā, un šīs te visas grāmatas no Pētera Bīrona bibliotekas iekļāvās gan meitu, gan sievas, gan arī citās kolekcijās, kā jūs redzējāt. Un te daži eksemplāri paraugam, kā tā vēsture saved kopā cilvēkus un vietas. Šī grāmata glabājas Rundāles pils muzejā. Mēs redzam viņa meitas Paulīnas ekslibra augšpusē. Un šis ir iesējums no Pētera Bīrona bibliotekas jau Zāganas laikā, kas ir nonākusi viņa rīcībā. Un tātad iespējams, ka šī grāmata bija paša hercoga rokās pabijusi. Nākošo jūs ļoti lieliski ziniet, šis gadījums ir vienkārši brīnišķīgs un interesanti, ka Dorotejas ekslibris ir arī fiksēts tādā īpašā izdevumā sieviešu ekslibri, tādā apkopojumā, un man liekas, ka tas ir tāds īpašs panākums ar savu biblioteku iekļūt šādā te izdevumā. Un mēs redzam arī, ka Dorotejai bija savs ekslibris un meitai Paulīnai arī ekslibris ir šajās te grāmatās. Bija pieņēmums, ka iespējams iesējums varētu būt arī meitas Dorotejas laikā tapis, bet nekādā gadījumā, jo uz raipapīra ir uzlīmēts ekslibris, tātad šīs Dorotejas. Tā kā šīs ir ar visu iesējumu redzams tālākā vēsture Bīrona bibliotekas sakarā. Šis izdevums arī ir nolasāms, tātad augšā ir Katarīnas Vilhelmīnas ieraksts. Viņai bija tikai ieraksts, viņai ekslibris neesmu atradusi. Tātad vēlāk saņem māsa mantojumā, un pēc tam vēl kāds saņem. Un tā grāmata vienkārši iegūst tādu ļoti izcilu ceļojumu pāri vēsturei. Šeit ir vēl viens eksemplārs arī no Rundāles pils muzeja. Tātad Katrīnu mēs redzam un Paulīnu, un šī nav neādas iesējumā, ne ar super ekslibri. Tai grāmatai atkal ir cits ceļš. Bet gribu jums pabeigt šodien ar šo te brīnišķīgo stāstu, ka angļu dzejnieku darbi 43 sējumos joprojām ir dzīvi no hercoga Pētera Bīrona bibliotekas. Viens gan iztrūks, 38. ir jau zudis jau pasen, un tātad centos jums parādīt šo vēsturi, tātad grāmatām, kurām bija jāpaliek Zāganas pilī pēc hercoga nāves, ir šie sējumi 43. Šis ir viņa meitas Doroteja Vilhelmīnas Katrīnas katalogs, un šeit uzrādās tas pirmais laulības uzvārds, pēc kuru mēs noteikti varam zināt, ka tas ir Vilhelmīnas katalogs. Un arī viņai šī grāmata bija jau krājumā, un šeit ir norādīts, ka 38. sējums trūkst. Pēc tam Vilhelmīna Katrīna aprecās ar Trubetskojs, laikam bija, jā, Trubetskojs, un viņa kļūst par Trubetskaja. Un 5. 6. gadā mēs redzam atkal katalogā, ka šī grāmata joprojām ir viņas īpašumā. Un paiet ļoti ilgi gadi, 1932. gada izsolē šo grāmatu izsola Paulīnes pēcteči, arī bez 38. sējuma. Un šis ir jau
visi sējumi, izņemot 38. šobrīd glabājas privātā kolekcijā Latvijā un nākuši tātad caur Paulīnas mīļajām rokām ar Hercoga Pētera Bīrona super ekslibri. Un jāsaka tā, ka man neļauj pataustīt tās grāmatas, es drīkstēju tikai plauktā apskatīties. Tā kā es jums nevaru pateikt sajūtas, bet man drīkstēja tikai ar acīm. Tā kā tas ir tas, kad paliek kaut kas no cilvēka tomēr, un tas ir tas, kas ir lielā vērtība, un tā vienmēr ir tā grāmata, ko cilvēks ir turējis sev līdzās. Tā. Paldies Kristīnai par aizraujošo stāstījumu bibliotekas pasaulē. Un šķiet, ka tieši pēdējais gadījums ar šo lielo sējumu kolekciju, angļu dzejas sējumu, ir tāds, mazs gaismas un cerības stariņš, ka varbūt vēl kaut kur kaut kas līdzīgs varēs atrasties, un varbūt privāta kolekcionārs arī kādreiz ļaus paturēt grāmatas rokās. Diemžēl man jāsaka, ka mēs esam pārunājuši krietnu laiku. Jā. Tāpēc, ja kādam ir jautājums, tad vienu pavisam īsu. Paldies, Kristīna.